Tā nu es beidzot esmu atpakaļ ar savu Shein haulu, kuru es solīju jau pagājušajā nedēļā, bet es biju saslimusi, tāpēc, jā, ar nedēļas nokavēšanos. Šajā Shein haulā es pasūtīju vairāk aksesuārus. Man šķiet, ka es nepasūtīju neko no apģērba. Ja zeķu bikses neskaita kā apģērbu, jo man gribējās pasūtīt aksesuārus. Vispār es pasūtīju šo visu dēļ 2 precēm, jo man vajadzēja tās krūšu lentas tajai baltajai kleitai, un vēl man vajadzēja nagu to gela, kas noņēmēju, tikai tāpēc es šo visu sūtīju, un pārējo es piesūtīju, lai ir bezmaksas piegādē, bišķiņa ar plusiņu, bet tas nekas. Tā, mēs sāksim uzreiz all in rītīgu aksesuāru. Pasūtīju šādu masku. Es zinu, ka daudzi nesapratīs un domās, ko es darīšu ar šo masku, bet es domāju uztaisīt kādu fotosesiju ar šādu zaķa masku. Gan jau, ka daudzi zina, kādreiz šī maska bija riktīgi trendā, tāpēc, ka man šķiet Ariana Grande kaut kādā video uzvilka šādu masku, tāpēc, jā, pagājis jau ir kāds laiks, un tagad es beidzot pasūtīju. Vispār es tagad skatos uz šo masku, un viņa izskatās tā kā bišķiņa apskrāpēta, tā kā lietota, bet tas nekas bildēs to nepamanīs, jo man šķiet, ka jūs pat video to nepamanat. Varbūt jūs tagad pamanīsiet, tā kā šeit ir nedaudz tāds apskrāpēts, es nezinu, vai jūs pamanīsiet, bet piemērīsim, kā man izskatās. Negribu kosmētiku sabojāt, bet tā no es izskatos seksuāli. Es izskatos pēc bandīta, reāli es izskatos pēc bandīta, bet ziniet, varbūt bildēs, ka kaut kā tā iepozē, tad es varbūt izskatīšos smuki, bet bišķi pēc bandīta. Man kaut kā pēdējā laikā nenormāli ir iepatikušās tās sprādzes matu, jo ļoti ērti ir. Tāpēc es domāju pasūtīt vairākas, jo man ir tikai viena un viņa ik pa laikam pazūd un man tas bes jārad. Un es vispār gribēju pasūtīt, lai ir vairākas krāsas. Tāpēc, jā, es pasūtīju šādas matu sprādzes 4. Šādu krēmkrāsas. Vispār šie ir tādi riktīgi rudenīgi toņi, tāda zaļa, melna un brūna. Šīs 4 sprādzes maksāja kopā 2 eiro. Jūs iedomājaties? 2 eiro tikai. Parastos veikalos šīs sprādzes noteikti nemaksātu 50 centi, jo viena sprādze sanāk maksāja 50 centi. Bet šīs sprādzes ir tādas nedaudz maziņas. Es domāju, vairāk domātas plāniem matiem. Nē, būs diezgan normāli. Jā, šādi izskatās. Un man šādi patīk nesāt matus ikdienā, jo ļoti ir ērti atsprausti mati. Bet es domāju, ka bieziem matiem šīs sprādzes baigi nederētu, bet vidējiem vai plāniem riktīgi labi. Un reāli 50 centi viena sprādzē. Jūs atcerieties, pagājušajā haulā es pasūtīju tādus cimdus, caurspīdīgus melnus, un man nenormāli patīk tie cimdi. Tāpēc es izdomāju pasūtīt vēl cimdus šādus. Jo nezinu, man riktīgi patīk šis stils un bildēs izskatās tik skaisti un eleganti. Šie cimdi arī bija tā kā superlēti. Viss šajā haulā ir superlēts. Es neko dārgu nesūtu. Man šeit viņi maksāja kaut kādi eiro 50, bet es neesmu pārliecināta. Tātad šādi īsie cimdi. Kvalitāte tāda, nu, kā jau pa eiro 50 cimdi, bet izskatās riktīgi skaisti, tā eleganti, riktīgi labi. Un nenormāli patīk šie cimdi. Es domāju, ka viņi tā veikalos būtu riktīgi dārgi, jo parasti šādas preces, kur ir maz materiāla, ir nenormāli dārgas. Es nedomāju, ka veikalos maksātu šie cimdi tik lēti, bet reāli pa eiro 50 riktīgi labi, riktīgi labi.
Es gribēju pasūtīt kaut kādu ļoti interesantu aksesuāru. Es tur daudz meklēju, skatījos, un es uzgāju uz šī, un es domāju, ak, Dievs, tik kruti. Vispār man riktīgi patīk sūtīt un pirkt tādus interesantus aksesuārus priekš bildēm, vai, ka, piemēram, man vajag uz kaut kādu pasākumu, lai ir kaut kāda odziņa, tāpēc es pasūtīju šādu čūsku. Jūs gan jau domājat, kas tas tāds? Bet šo čūsku var visādi kustināt, viņa ir tāda kustīga, un tu vari reāli, jebkur, kur tu gribi, tu vari uzlikt šo čūsku, tā kā, es nezinu, uz galvas kaut kā, kā uz kakla, es tagad nevaru smuki uzlikt, bet man riktīgi patika, kā tajā bildē šī čūska bija uzlikta uz rokas, tā kā apvijusies tā. Labi, tagad es tā kā uz ātro, jūs reāli nesaprotat, bet viņa ir smuki apvijusies. Es domāju, nenormāli krūts aksesuārs, kad vajag tā kā uztaisīt kaut ko kičīgu un, jā, nenormāli labi. Parādīšu jums tuvāk. Šāda ir tā čūska. Galvā. Manuprāt, riktīgi labi. Neatceros, cik maksāja, man šķiet bija kaut kādi 5 eiro. Labi, es tikko pat izdomāju cenu. Atcerieties, es teicu pie tajiem caurspīdīgajiem melnajiem cimdiem, ka man vajag tādus lielus brilianta gredzenus, un kur tad citur tādus pasūtīt, ja ne šeinā. Bet reāli es nesaprotu, ko es domāju, jo es pasūtīju milzīgu izmēru, es nesaprotu, šis ir 10. izmērs, bet es tā atcerējos, ka man 4. pirkstam izmērs bija kaut kur 16, un tad es domāju, ka jāpasūta 10, lai dara, es vispār nesaprotu, ko es tajā momentā domāju, bet izrādās, ka šeina 10. izmērs ir tik milzīgs reāli, man viņš neder uz neviena pirksta, pat uz īkšķenē, jūs iedomājaties, pat uz īkšķenē. Es reāli nezinu, ko es darīšu ar šo gredzenu, bet tā kā rīktīgi skaists gredzens. Tā kā rīktīgi skaists gredzens. Maksāja arī kaut kādus 2 eiro. Nu, nenormāli lēti. Bet jā. Es domāju, ka es nākošreiz, kad sūtīšu šeinā kaut ko, pasūtīšu šo pašu gredzenu, tikai es nezinu, kaut kādā super mazā izmērā, jo reāli tik žēlo. Šis boob tape, kura dēļ es vispār sūtīju šo visu paciņu. Es neesmu vēl izmēģinājusi šo teipu. Tātad šādi izskatās šis teips, tā kā ir jānovelk šī aizmugura, un tad tur ir uzlīme, jāpatausta, cik viņš labīgs. Reāli vislabāk jau es sapratīšu, kāds ir šis produkts tad, kad es uzlikšu virsū un pastaigāšu, jo es ceru, ka viņš nelips nost. Bet īstenībā šādi pataustot liekas tāds diezgan lipīgs, ka varētu būt labi. Šis teips maksāja ļoti lēti, kaut kādus 2 eiro. Es vispār sākumā gribēju pirkt to, kuru visi influenceri reklamē, bet tad es paskatījos uz cenu, un viņš maksāja kaut kādi 22 eiro, un es domāju, nē. Un tāpēc es pasūtīju šeinā, jo es tā kā domāju, ka es baigi bieži šo nenēsāšu tikai kaut kādām īpašām kleitām, un tu domāju, reāli netērēšu tādu naudu. Vēl es tā kā gribēju atrast labu veidu, kā izlabot to balto kleitu, tā kā to krūšu situāciju, tāpēc jā, es pasūtīju to boob tape, un tad es vēl pasūtīju lift breast nipple cover. Tā kā tādu kā puķīti, kuru uzlipina uz krūšu galā un tad tā kā paceļ. Bet reāli šeit izskatās... Nē, viņš ir labīgs. Tātad tu uzlīmē šo uz krūšu galā un redziet, šeit ir tāda uzlīme klāt un tad tu tā kā pacel krūti uz augšu un pielīmēm. Kroč šitāds sūds. Es nezinu. Es tā kā visu kaut... Un vēl man šķiet, ka es vēl kaut ko pasūtīju krūtīm arī. Re, kur ir.
šādus bear lifts. Šādus vēl krūtīm, bet es reāli tagad nesaprotu, kā viņi īsti bija jālieto. Kroč, es nezinu, bet kaut kādus šādus pasūtīju. Tad vēl es pasūtīju šādus taureņu tetovējumus. Šos vispār pasūtīju tikai TikTok video, tāpēc, kā jūs atceraties, bija tas trends, kur pārgriež taureņa tetovējumu uz pusēm un uzlīmē katrā acī savu, un visi tagoja mani tajā video, lai es izmēģinu. Un man nebija kur šeit nopirkt tādu tetovējumu, tāpēc, jā, es izdomāju, labi, es beidzot uzfilmēšu to video un pasūtīšu, tāpēc, jā, es pasūtīju šos taureņu tetovējumus. Šādas sprādzītes, es jau iepriekš biju sūtījusi šādas melnas no Sheina, tagad nopirku vēl komplektu kopā ar rozā. Es pasūtīju tāpēc, ka man tās melnās sprādzes visu laiku pazūd, es nezinu. Viņas visu laiku pazūd, tā kā es nopirku tik lielu komplektu un man tagad ir 2 sprādzes, man nav ne mazākās nojausmas, kur ir pārējās. Tāpēc es pasūtīju vēl riktīgi foršas sprādzes, ka tu gribi uzkrāsoties un tad atsparost matus, vai arī vienkārši uztaisīt kaut kādu frizūru, viņas riktīgi cute izskatās, tāpēc jā, es pasūtīju šīs sprādzes, un šis sprādzes reāli ir riktīgi lētas. Un vispār es pasūtīju vēl sprādzes, man šķiet, arī, lai atsprostu matus krāsošanās laikā, bet, ziniet, šādi izskatās šīs sprādzes, bet, ziniet, man šķita, ka šīs sprādzes būs lielākas. Viņas ir tik maziņas, tā kā, ko es te atspraudīšu? Vienu matu? Nu, labi, tā kā ir ok. Jā, es pasūtīju tad vēl sprādzes atspraušanai. Viņam kādai frizūrai vēl noderēs. Jā, es pasūtīju šo Shiglam konsīleri, tikai tāpēc, ka mani vairāki cilvēki ietagoja vienā TikTokā, kur ar šo konsīleri nomaskēja uzacis. Tā kā tā meitene uzklāja šo konsīleri uz uzacis, nedaudz papludināja un reāli uzacis pazuda. Tā kā nenormāli augsta sedzamība ir šajam konsīlerim, un es tā gribu izmēģināt, tā kā vai tiešām viņa noseks manu uzaci. Riktīgi interesē. Vēl es redzēju meiteni, kura izmanto šo konsīleri kā tonālo. Viņa saka, ka viņai ļoti patīk tā augstā sedzamība. Tāpēc, jā, es riktīgi gribu izmēģināt šo produktu. O, jā. Es ļoti gribēju pasūtīt šādas matu lentas, nevis lentas, bet tādus kā gumijas, ko liek šādi ap matiem. Tāpēc, jā, es pasūtīju baltu, tādu bēšīgu, tādu neglītu krāsu un melno, tādas riktīgi rudenīgas krāsas. Es jau šo balto biju likusi, īstenībā man ilgi nesājot šo gumiju, riktīgi sāk sāpēt galva, jo viņa tāda diezgan cieša ir, tā kā es nezinu, ko darīs cilvēki ar lielu galvu. Viņiem vispār galvu uzsprāgs. Es pasūtīju kaut ko tādu, ko es jau tik sen gribēju. Reāli. Šis bija trends pirms miljonus gadiem. Un es kā vienmēr tikai tagad nopērku. Tātad es pasūtīju baltas zeķes, kuras es paļubam vairs nevarēšu vilkt, jo ārā sāk palikt riktīgi augsts. Bet, jā, viņas tādas diezgan biezas. Jā, tādas baltas garās zeķes. Un šeit ir tāda tumšāka gumija, nevis tumšāka, bet šeit ir tā kā plāns materiāls un šeit ir biezāks, un tad viņas tā kā riktīgi cute izskatās. Ja man nebūs slinkums, es viņas piemērīšu un nofočēšu un uzlikšu šeit uz ekrāna, ja man nebūs slinkums. Ja man būs slinkums, tad būs Sheina bilde. Bet jā, riktīgi labs materiāls īstenībā, tāds diezgan kvalitatīvs, tā kā man šķiet, ka es nesaplēsīšu tik viegli šīs zeķibikses, jo man šķita, ka būs baigi tāds plāns materiāls un ka es ar nagiem ļoti viegli saplāsīšu, bet nē, ir riktīgi labi. Man ir interesanti aksesuāri turpinās. Es pasūtīju čokeri. Es tik sen vispār nebiju nesājusi čokeri, jo, nezinu, man vairs kaut kā nesaista šis aksesuārs, bet
Man gribējās kaut ko tādu edgy pasūtīt, tāpēc, jā, es pasūtīju šādu čokeri. Tik labi! Tāds melns ar zirnekļiem. Jā, maniem mīļākajiem dzīvniekiem. Tā, kas te tagad notiek? Šādi priekšā ir tāds liels zirneklis. Un tad aiziet tādas divas ķēdes, katra uz savu pusi, ar tādiem maziem melniem zirneklīšiem. Riktīgi krutī. Reāli, man riktīgi patīk. Man šķiet kaut kādam edgy izskatītos riktīgi labi, bet tā ikdienā es tādu nenesātu. Bet tādam kaut kādam konkrētam izskatam būs riktīgi labi, un man šķiet vispār kvalitāte ir reāli riktīgi laba. Tā kā šī melnā lenta ir tāda bieza, tāda samta. Šis arī ir tāds reāli tā kā kvalitatīvs, un man šķiet, ka šis čokeris maksāja tā kā riktīgi lēti. Paļubam viņš maksāja riktīgi lēti. Reāli, man riktīgi patīk šis aksesuārs. Mēs jau tuvojamies beigām, atstāšu pašu labāko beigām. Vēl viena lieta, ko es riktīgi sen gribēju pasūtīt, bet es nezinu, es kaut kā nekad nepasūtīju. Ziniet, ir tādas lietas, kuras jūs ieraugat, un jūs domājat, es tā gribētu to. Tas mušas. Jūs padomājat, es tā gribētu to pasūtīt, un tad uzreiz aizmirstat, un tad, kad jums ir iespēja pasūtīt to lietu, jūs vispār aizmirstat, kad jūs gribējāt to lietu, un tad jūs atkal ieraugat un atkal sagribat, un jā. Šī ir tā lieta, un es beidzot atcerējos, ka es gribēju šo lietu un pasūtīju. Šādus tādus sudraba krāsas riņķīšus. Vispār, jūs gan jau domājat, ko es darīšu ar šiem riņķiem. Jūs zinat tās frizūras, kad sapina bizes, tā kā franču bizes, vai arī vienkārši tā kā mazus čipsniņu bizes, un tad ieliek iekšā tajā bizē šādus riņķīšus, un izskatās tik labi. Jā. Es ļoti gribēju šos riņķīšus. Man šķiet kaut kādam interesantam izskatam būs riktīgi labi. Un pēdējā lieta. Ārprāts. Cik es esmu priecīga par šo lietu. Tātad, es vispār gribēju pasūtīt parūku. Jo jūs zināt, cik ļoti man patīk parūkas un man ir vairākas parūkas no AliExpressā, kuras ir reāli riktīgi labas. Man patīk vienkārši nopirkt parūkas bildēm un tā. Un es meklēju šeinā visādas parūkas, un man nekas neiekrita acīs. Un tad tur es sāku skatīties tā kā kaut kādus pieliekamos matus, un tā es tur visu kaut ko pa fake matiem skatījos. Un tad es uzgāju uz tās pieliekamās astes. Un, jā, bet man iepriekš bija pieliekamā aste, tāda super gara, un tā kā viņa bildēs izskatījās, normāli, bet tā praktiskuma ziņā viņa bija tik nērta, viņa bija nenormāli smaga, un viņa visu laiku šļuka nost un bija super nērti, un tā kā man vispār nepatika. Tāpēc es uzgāju uz pieliekamās bizes, un es domāju, jāpamēģina. Jā, tāpēc es pasūtīju pieliekamo bizi. Tātad, īstenībā es ar krāsu riktīgi labi notrāpīju. Man šķiet, ka vēl precīzāk es nebūtu notrāpījusi. Es īstenībā jau šo bizi biju pielikusi, tāpēc es uzlikšu bildi uz ekrāna, kā man izskatījās. Tā bilde būs diezgan ļeva, jo es sūtīju viņu draudzenei, bet jums pietiks ar to pašu bildi. Tātad, kā vispār strādā šī bize? Tu saliec astē matus. Šeit ir tāda gumija galā, tu pieliec to gumiju klāt, un tad šeit ir sekcijas sadalītas. Šeit ir 3 bižu sekcijas. Vispār šī bize ir nenormāli gara, ko es arī gribēju, jo man patīk, ka viņas tā kā ir riktīgi super garas. Jā, tāda riktīgi gara bize, un tad tu šo bizi iepina savos matos. Un tas ir riktīgi forši, jo šī bize saplūst kopā ar taviem matiem, un reāli vispār nevar pateikt, ka tie nav tavi mati. Es
biju likusi un izskatījās nu tik labi, tāpēc, ka krāsas jau tā ir līdzīgas, bet tad, kad iepin manos matos, tad vispār nevar redzēt, ka tā ir fake bize. Un tad, kad tu esi visu to izdarījis, tad šeit ir tāda atsevišķa sadaļiņa, tāda mazāka, un tad tu šos matus tā kā aptiņš šādi apkārt gumijai un piespraudi, lai neredz to visu, ka tur tev reāli ir pieliktie mati. Un jā, un tad rītīgi labi saplūst kopā. Es esmu tik priecīga par šo bizi. Pirmkārt, kvalitāte ir tiešām laba. Tā kā tad, kad es iepinu šo bizi iekšā, nu tiešām nevarēja pateikt, ka man iekšā ir fake mati. Es esmu nenormāli apmierināta. Un krāsa, rīktīgi forši, ka es notrāpīju ar krāsu. Un rīktīgi labi izskatās, ka viņa tāda gara, tā kā man tā patīk. Un šī bize maksāja kaut kādus 5 eiro. Es jums saku, tik nenormāli lēti. Priekš 5 eiro? Nenormāli labi. Tā kā es domāju, ka būs sliktāk. Es jums teikšu godīgi. Es domāju, ka būs kaut kādi salmi, bet reāli rīktīgi labi. Es domāju, ka, ja tu pirktu šādus matus kaut kur salonos, kuriem paļubam būtu ļoti līdzīga kvalitāte, tāpēc es jums saku tiešām rīktīgi laba kvalitāte, šī bize paļubam izmaksātu vismaz 100 eiro, jo ļoti gari mati. Bet šeinā pa 5 eiro. Tā kā gaidiet no manis bildes ar šo bizi. Man šķiet, ka šis video atkal būs tik garš, jo es tik ilgi pļurkstu, bet jā. Man vienmēr gribās par visu pastāstīt tā sīkāk, lai jūs visu riktīgi labi saprotat, jo jums ir ļoti svarīgi, kāds atnāca mans pasūtījums no šīm. Bet jā, tad mēs tiksimies nākošajā video. Atā.